Vēdiskās astroloģijas prognoze katram zodiakam laika posmā no 28. oktobra līdz 3. novembrim. Šis laika posms no 28. oktobra līdz 3. novembrim ved mūs dziļāk rudenī. Šajā periodā mēs piedzīvosim kopā dažādas emocijas, taču katru zodiaka zīmi atsevišķi aspekti ietekmēs individuāli. Šajā laikā ir ļoti svarīgi saglabāt līdzsvaru starp materiālajām un garīgajām lietām, jo rudens sevī nes noteiktu introspekciju, refleksiju un pārmaiņas. Aplūkosim kā katra zodiaka zīme šajā nedēļā jutīsies. Pirmā zodiaka zīme – Auns. Auniem šī nedēļa nesīs dinamiku un jaunas iespējas darbā. Jums būs jāpieņem vairākas svarīgas izvēles, kas var ietekmēt jūsu karjeru un personīgo izaugsmi. Lai gan enerģija būs augsta, centieties izvairīties no pārlaicīgām darbībām, kuras var radīt konfliktus. Veltiet laiku fiziskām aktivitātēm, lai izlādētu uzkrāto stresu. Vērsis. Šajā laikā vērši var piedzīvot emocionālu spriedzi, īpaši attiecībās. Jūsu vēlme pēc stabilitātes un komforta var tikt izaicināta, taču šis ir ļoti labs laika brīdis, lai risinātu neatrisinātas problēmas ar partneri vai ģimenes locekļiem. Uzmanieties no pārēšanās vai no emocionālas ēšanas. Finansiālajā jomā vērši var rasties jaunas iespējas, taču tās ir rūpīgi jāpārvērtē. Dvīņi. Dvīņiem šī nedēļa būs labvēlīga saziņai un intelektuāliem projektiem. Jūs būsiet vairāk radoši un aktīvi savā prāta darbībā, tāpēc ir vērts šo laiku izmantot, lai iesaistītos jaunos projektos vai komunikācijas darbībās. Taču uzmanieties no izklaidības un pārāk daudzām darbībām vienlaicīgi, jo tas var novest dvīņus pie noguruma. Tāpēc pievērsiet uzmanību savai veselībai un izvairieties no pārmērīga stresa. Vēzis. Vēžiem šajā nedēļā būs jārisina jautājumi, kas ir saistīti ar māju un ģimeni. Jūs varēsiet sajust lielāku emocionālo noslogotību, taču šis ir labs laiks, lai stiprinātu saites ar mīļajiem un radītu harmonisku vidi mājās. Finansiālie jautājumi var prasīt vairāk uzmanības, taču izvairieties no impulsīviem tēriņiem. Ieteikums vēzim veltīt vairāk laiku sev un atjaunot emocionālo līdzsvaru. Lauva. Šajā laika periodā lauvas jutīsies motivētas, lai īstenotu savus mērķus un plānus. Lauvas būs darbības centrā, kā jau allaž, un jūsu vadības prasmes tiks novērtētas. Tomēr uzmanieties no pārmērīga ego vai no konfliktiem ar autoritātēm. Koncentrējieties uz ilgtermiņa stratēģijām, nevis uz tūlītējiem rezultātiem. Veltiet laiku garīgām praksēm, lai iegūtu iekšējo mieru. Jaunava. Jaunava šajā nedēļā var piedzīvot būtiskas pārmaiņas savā darbā vai ikdienas rutīnā. Jums var būt nepieciešams pārskatīt savus ilgtermiņa mērķus un pielāgot to savam dzīves ritmam. Veselība var prasīt īpašu uzmanību, tāpēc veltiet laiku pašaprūpei un atpūtai. Finansiālie jautājumi jaunavai var uzlaboties, bet esiet uzmanīgi ar lieliem tēriņiem. Svari. Svariem šī nedēļa būs harmoniska un līdzsvarota, kad varēsiet baudīt attiecības un partnerību. Jūsu spēja rast līdzsvaru starp dažādām dzīves jomām būs tik meistarīgi izteikta, ka tas palīdzēs veidot harmonisku vidi gan mājās, gan arī darbā. Taču, ja rodas konflikti, lūdzu svari neaizmirstiet par komunikācijas nozīmīgumu. Un tāpēc šis ir ļoti labs laiks radošām aktivitātēm un mākslas projektiem. Skorpioni. Skorpioniem šī nedēļa varētu būt emocionāli ļoti intensīva.
Jūs varat piedzīvot dziļu introspekciju un meklēt atbildes uz jautājumiem par dzīvi un par attiecībām. Šis ir piemērots laiks, lai risinātu ilgstošas problēmas un atjaunotu savu iekšējo spēku. Uzmanieties no konflikta situācijām un esiet pacietīgi. Veltiet laiku garīgai praksei, lai atjaunotu savu iekšējo mieru. Strēlnieks. Strēlniekiem šajā nedēļā būs jāstrādā pie savu mērķu precizēšanas un stratēģijas izveides. Jūs jutīsieties apņēmīgi un enerģiski, lai sasniegtu savus plānus, taču uzmanieties no pārmērīga optimisma, jo tas var novest pie neapdomātiem lēmumiem. Tāpēc izmantojiet šo laiku, lai paplašinātu savu redzeslauku un apgūtu jaunas zināšanas. Attiecībās svarīgs būs strēlniekiem godīgums un atklātība. Mežāzis. Mežāžiem šī nedēļa var prasīt vairāk darba un atbildības, taču būs jūsu pacietība un jūsu disciplīna palīdzēs tikt galā ar izaicinājumiem. Jums var būt nepieciešams koncentrēties uz ilgtermiņa plāniem un finansiālajām saistībām. Lai gan šīs darbs prasīs lielu uzmanību, neaizmirstiet arī par līdzsvaru starp personīgo dzīvi un darbu. Šis mežāžiem ir labs laiks, lai pārskatītu savas attiecības ar autoritātēm un vecākām paaudzēm. Ūdensvīrs. Ūdensvīram šajā laikā var rasties vēlme piedzīvot vairāk brīvības un inovāciju. Jūs būsiet iedvesmoti, ieviest jaunas idejas darbā vai personīgajā dzīvē. Tomēr uzmanieties, lai jūsu idejas būtu praktiskas un reālas. Tāpēc komunikācija ar citiem ir ļoti svarīga, īpaši veltiet laiku, lai izteiktu savas domas skaidri un precīzi. Esiet ūdensvīri atvērti jaunām sadarbībām. Un visbeidzot, zivis. Zivīm šī nedēļa būs piemērota garīgai izaugsmē un introspekcijai. Jūs varētu justies vairāk vērsti uz iekšējām pārdomām un meklēt dziļāku jēgu savā dzīvē. Darbā var būt nepieciešama lielāka uzmanība detaļām, tāpēc saglabājiet modrību. Attiecībās būs svarīga emocionāla tuvība, tāpēc pievērsiet uzmanību partnera vajadzībām un sniedziet arī partnerim savu atbalstu. Tāda nu bija vediskās astroloģijas prognoze katram zodiakam laika posmā no 28. oktobra līdz 3. novembrim. Ja vēlies vairāk zināt par savu zodiaka niansēm un specifiku, aicinu uz konsultāciju. Lai sanāk!